Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā, kas darbojas kopš 2005. gada, šobrīd rit viena no apjomīgākajām modernizācijām tā vēsturē. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 1,3 miljonus eiro. Pašvaldības SIA Ūdeka valdes priekšsēdētājs Edgars Taugelis atzīst, ka daļa iekārtu jau ir laika gaitā nomainītas, taču nu bija pienācis pēdējais brīdis mainīt atūdeņošanas iekārtas. Mēs jau visu laiku gaidījām uz to Eiropas līdzfinansējuma programmu, un attīrīšanas iekārtas vadītājs bija jau tad sirmiem matiem, jau saprata, ka tūlīt tās iekārtas vairs nevarēs eksploatēt, bet paldies Dievam, mēs tomēr sagaidījām to programmu, un burtiski pēdējā brīdī mēs arī tagad viņas mainām. Lielākais izaicinājums – darbus veikt tā, lai pilsētas iedzīvotāji tos pat nepamanītu, jo bioloģiskā attīrīšana ir nepārtraukts process. Mēs nevaram tā, ka piemēram, tagad visu izslēdzam, nomainam un atkal ieslēdzam. Mums visu laiku kaut kas ir jānodrošina, tas process nepārtraukti. Vecās iekārtas ir iznestas, uzinstalētas pagaidu tās risinājums, lai nodrošinātu to dūņu izsupnēšanu no procesa un atūdeņošanu. Jā. Bet kā tad īsti strādā šis milzīgais pilsētas organisms? Viss sākas ar vairāk nekā 20 sūkņu stacijām, kas savāc notekūdeņus no visas Ventspils un padod tos uz galveno kompleksu. Pirmais posms ir mehāniskā attīrīšana caur smalkajām restēm. Šeit arī atklājas pilsētnieku ikdienas kultūra. Process sākas faktiski ar rupjo visādu piesārņojumu noņemšanu smalkajās restēs, kur paliek tas viss, ko cilvēki bieži vien met podos un ko nevajadzētu varbūt darīt, bet piereizes arī varētu cilvēkus aicināt tomēr saprast, ka pods nav miskasta. Pēc tam notekūdeņi nonāk bioreaktoros un aerācijas baseinos, kur ar aktīvo dūņu un skābekļa palīdzību tiek noārdīts fosfors, slāpeklis un citas vielas. Attīrītais ūdens beigās pa cauruļvadiem tiek izvadīts jūrā 2 kilometru attālumā no krasta. Savukārt pāri palikušās dūņas pēc atūdeņošanas pārtop slapjam mālam līdzīgām masām. Liekās dūņas tiek izkrautas piekabē, un tālāk mēs, vismaz pagaidām, mēs dodam zemniekiem. Tālāk mums ir plāna arī veidot kompostu no šīm dūņām. Līdz ar dūņu atūdeņošanas iekārtām, kas ražotas Vācijā, uzstādīta arī dāņu ražojama pilnībā automatizēta vadības sistēma, kas ļaus izslēgt nevajadzīgos procesus. Pēc rekonstrukcijas attīrīšanas iekārtas strādās daudz efektīvāk. Jaunās iekārtas risina arī vides jautājumu. Notekūdeņu direktīva, kas stāsta spēkā no 30. gada, tur ir, ir kritēriji, kuri paliek daudz stingrāki, gan pret to pašu fosforu, slāpekli un arī citām piesārņojuma vielām. Un faktiski mēs pēc šīs rekonstrukcijas jau būsim sasnieguši tos mērķus, tos kritērijus, kas stāsta spēkā no 30. gada. Apsteidzot laiku mazliet jau. Jā. Līdz ar to mums nebūs jāmaksā palielinās dabas resursu nodoklis. Otrādāk pēc šīs rekonstrukcijas mums samazināsies šie maksājumi. Tā kā 65% no projekta izmaksām sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, Ventspilī joprojām izdosies saglabāt vienu no zemākajiem ūdens saimniecības tarifiem valstī. Protams, jebkuras investīcijas prasa kaut kādu, kā es teicu, līdzfinansējumu, un, protams, ka tas var arī ietekmēt tarifu. Bet tas, ja skatās atkal ilgtermiņā, tad palielināt nedaudz tarifu, lai mēs varētu līdzfinansēt, mēs nodrošinām pēc tam šī tarifa stabilu tādu uzturēšanos vienā līmenī, nevis kaut kādu krasu paaugstināšanos. Jauno iekārtu palaišana plānot jau tuvākajā laikā, garantējot drošu un dabai draudzīgu pakalpojumu ventspilniekiem uz nākamajiem gadu desmitiem.